Zaļais bagīs, labā tempā caur tam kvadricikli izbrauktajām špūrēm. Tur sanests sniegstests bedrēs pirms nobraukt uz dalībnieku parku. Veiksmīgi cauri šai tūlīt trases vietai. Tagad caur pagriezieniem te pilnpieciņas kvadri pamatīgi nopulējuši šos līkumus. Tur nav kur iedot gādu. Aiziet pakaļ šķērsām, jo pirmajos metros trāpa ar priekšdziļā kupenā. Tur tas bagīs arī norokās. Šķiet, ka mēģināt atrast svaigu špūri laikam nebija tas labākais risinājums. Tas bagīs ir pa vieglu un pats savu špūri netaisa. Emīls tikmēr izbrauc pa kaut kādu no daudzajām iepriekš kvadricikli izveidotajām vagām un ar to izdevās tikt uz priekšu. Tomēr Žvaļins turpina cīnīties. Neapstājas, turpina braukt veiksmīgi cauri šim sniega sanesumam. Nu jau būs otrajā līgumā. Tagad tik galvenais kaut kādu ātrumu noturēt cauri otrajām pagriezienām un tad jau augšā kalnā būs. Nu, tagad kritiskākā vieta trasē. Iet cauri jebkurām bedrēm vispār. Augšā kaldā, katrā ziņā ir potenciāls, ir gan braucējiem, gan B1400 bagīs dalībnieku sarakstā. Jums sazinu, vai tas ir Eglīts, vai tas vispār ir tas auto, kas ir aprakstīts šajā dalībnieku sarakstā, bet hibrīdos var būt viss, jo nākamais sarakstā, piemēram, ir Pārsliņa. Tā kā Einar sazina, kurš ar ko te brauc augšā kaldā. Nē, šī ir Pārsliņa, to mēs varam izlasīt uz priekšējā loga. Eglīts, kas starta ar to bagī neparādījās, ka visam būt ar Pārsliņu tiek. Apmēram tik tālu, cik lielākā daļa BMW bez Pārsliņām. Visas gūt ripo nāmā. Bagiem iet apmēram tā kā, pat ne tā kā krosa mociņi. Sūdīgi iet bagiem. Nu, vai ne, pilnīgi skaidra diagnoze. Pirms tam divi bagī tika augšā. Viegli nebija, bet uzbrauca. Šitas arī uzbrauc. Viņš vienkārši samuļājās tais risēs. Tagad uzdos virsū, skaties uguņas. No, Andis Kūzma nāk augšā kalnā, tur kvadru nospolētais ietreiz augšā riteņiem spolējot. Baigi vadāms nav, bet tikai tas pilotā būs atpakaļgaļ. Skatīsimies, brīnum būs. Šitai brīnum klase, izpūtais gaisā, nokūpina Red Bull arku. Mīcās pa tām špūrēm kā traks. Bet uz priekšu iet labāk nekā jebkas no visiem hibrīdiem, ko mēs līdz šim esam redzējuši. Pat varbūt līdzīgi kā bagīs viņš iet uz priekšu. Mazliet labāk pat varētu teikt. Ot kā viņš līkumā trāpīs ar divām priekšām. Labi! Domāju, vai tas aizmugurēs nekā pats stūrē, tad jau viņš būs patībā. Nu, labā laikā izdies no riteņiem brauc no līkumā. Tad jau ir jānotaisa, taisam neredz to darbu. Ne, nu darbs ir ieguldīts. Ņemot vērā to, ka sasvērās uz vieniem sāniem, iedodot gāzi, tur laikam jaudas pietiek, tagad tik saķeri jāatrod. Tas ir baigais vērts. Ko viņš tā piebremzē? Ko tā piebremzē? Viņš apskatījās, ka jāsāk. Kas ar tādu piekaras gājienu un cieto tiltu priekšā ir tiešām hibrīda konstrukcija. Jo viņš baigi nestūrējās, arī ātrumu viņš nebija par. Cilvēks ir gatavojies par nopietnu. Viņš zināja, ka līdz tumstiņš būs jāies augšā. Ne, man nebūtu pēdējais. Lidojošā Laroka, zina, normāls mūzika. Nav Gatis Štelmachers. Kāpēc viņam ar to golfu neļauj braukt pie parastajiem automobīļiem? To mēs varam tikai minēt, bet šobrīd viņš mēģina tikt augšā kalnā. Varbūt viņš vienkārši kaimiņiem ir sastāstījis, viņam ir hibrīds. Nu, ir domāt, ja moderna mašīna. Un tā kaimiņš no tā piesakies hibrīdu lasē. Nu, re, ka viņš mums ir arī savu hibrīdu. Arī tur ir uz augstā, viņa no trešā golfa. Es tikko bija augšā uzgājis, tur viens skatītāji barā ar kvadriciklu iedeva apakaļgaitā pilnā gāzē. Nu, labi, ka nebija neviens beigts. Tā kā jums kāds blakām šķīvis kvadriciklu paiet nos, var gadīt, ka viņš ir apakaļgaitā jau. Stāviet sānos. Uz to pusi viņš noteikti nebrauks uzreiz. Ja kvadriciklu kāds darbiņš, stāviet sānos. Ja kāds brauc ar Volvo, izsakiet līdzjūtību. Bet apsiet izpūtais. Tā valna klāsts nāk augšā.
Bagijs, kuram jau pirmajā mēģinājumā izdevās tikt augšā kalnā, tagad mēģina pa otru pusi trasē iebraukt jaunu špūri. Evils Mirašņiks, viens no labākajiem rezultātiem starp hibrīdiem jau pēc pirmā brauciena rezultātiem. Šeit, ka otrs labākais laiks viņam bija starp visiem. Tagad veiksmīgi izracies caur startu taisnē tuvojas bedrainākajai vietai trasē. Brīžos, kad šķiet, ka tas ir bezcerīgi. Viņam tomēr izdodas atkal izkristēties pret kalni. Ja vien motors vispār rūtēļos, būs noslāpts. Par gaisu. Un vēlreiz. Tori polējā sāc pa jaunu. Nekas pirmajā braucienā sarāds gara laikiem, šo ātrākajiem laikiem mums labāk. Kamēs braucējs Klaus Žvagins, tāds pats Bagijs kā Nemīlam, mēģinās pārspēt viņu rezultātu. Tik tāli ir labāk bišķiņi. Bet nu kalns ir kalns, bedrs ir bedrs, Bagijs ir zems, stūrējās grozi. Stūrē negrozi. Dabon vēl pātrinājumu pret kalnu un augšā ir. Pretenzija ir. Redzēs, kā iestāv špūras, viņam netrauc, viņš ir augsts, viņam ir jābrauc. Saro, būs labi. Saķeri varētu vēlēties labāk, izskatās, ka jaudas tur pietiek, bet uz priekšu iet tā un tā, otrais līkums jau ir. Nu, vēl mazliet tālāk viņam izdevās. Jā, mēģinājumā, tas šobrīd viņam pārsteigts. Beigām neizdodas. Es vēl apmēram par korpusu tieši tālāk nekā pirmajā reizē pārsteigts. Nu, vēl ar kādiem 8 braucieniem tik līdz augšā. Augšā savs Suzuki Bagiju. Tonis baigais, bet, nu, protams, ka saķeris nav nekādi ādas. Kaut ko var sakastīt. Tā akurāt smuki, tā stūre tur griežās kā traka, bet riteņi gan nemaz neklausa. Grūti, ja to Bagijs saprast šitajos te priecīgajos pedāļos funkcijos. Lakšis norvēl tāpēc riteņus, bet braukšanas priekšvienādēļ. Jā, kaut kas Bagijs tomēr ir domāts citam pašā. Viņš ir konstruktīvi ir uzbūvēts, vai ātri brauc pa līkumiem, nevis brauc pret kalnu augšanu. Priekšu un grūtībām uz abām pusēm. Apsties, ko ātrumu šoreiz dabūja. Kaut ko viņi samācījušies, apsties kaut kāds sinhrons darbības. Patoloģijas uz riteņiem ir labs rezultāts. Bet iedomājas reāls veids pēc tās pašas. Dāmai joprojām rokās ar telefons. Viss ir kārtībā, komanda turās. Pagarināt aizmugurējo takšu. Nu, šeit, ka jau līdz otriem savu ātrumu viņam izdodas attīstīt līdz kalna galam un augšā. Krīt apakaļ veļās no kalnējām. Jā, tur mums golfs atkal nāk kaut šā izskatās. Kaut kādā jocīgā vietā luktur viņam ir. Luktur tur, kur Fiat Multipla. Nevis tur, kur golfam. Nu, būs labāk nekā pagājušajā. Jā, viņš straujāk tuvojas. Skrejiet ir galā. Bet viņš būs labāk nekā pirmajā mēģinājumā. Drošāk, ātrāk, labāk un mazliet tālāk. Jā, meistarībā aug. Tūmiem kūpot mēģina izkustēties no starta. Iepriekšējā reizē līdz kalnām aizbrauca augšā. Tur varēja pat nesapņot, redzēsim, kā ir šoreiz. Varbūt arī Volvo izdosies atrast kaut kur neliels ātruma rezervus, lai tiktu vismaz pār pirmajām bedrēm tai stāvākajā kāpumā. Bet principā ar šo arī noslēdzas hibrīdu klases braucieni un pilnpiedziņā gatavojas saviem startiem.